Ogrē baigi forši. Satikāmies jauniešiem, ļoti atsaucīgi jaunieši. Parunājāmies. Parunājāmies ar pieredzi. Nu, cik mūsu jau ir? 145. Šis labvakariņ. Labvakariņ. Nu ko, ir pienācis laiks laivam. Mēs gatavojamies mūsu koncertiem, pirmajiem koncertiem Lietuvā, Viļņā, Palangā, un gribējām, tā teikt, pirms projām došanās uztaisīt vienu kārtīgu kopā sanākšanu internetā vidē. Jānis Aišpurs pievienojās. Čau, Jāni! Čau, Jāni! Vakar tieši satikāmies. Kā Jānis vakar nodziedāja? Jānis nodziedāja perfekti. Duetā ar Aivi bija ļoti skaisti. Tiešām es arī atraudāju. Jā. Varēja ar lēdiem stīgām, viss bija. Galvenais jau ir par tām emocionālām stīgām. Tur viņš ir meistars. Nu ko, mēs esam izlēmuši, ka mums vajag šodien visiem satikties, un mēs esam iekrājuši arī pāris jautājumus. Bet pirms tam pastāstam varbūt par saviem plāniem, kas mums ir Pūra lādē. Pūra lādē? Mums Pūra lādē ir jauna dziesma, Kārlis. Varbūt, ka piemirsa. Piekdien, 15. mārts, nāk ārā jauna dziesma angļu mēlē. New English song for all the foreign listeners here. New song in English, and it's called Eastern European Dream. And... Un būs laba dziesma. Un pārtoko, it's gonna be Legend, wait for it, Derry! Tātad, jā, mēs šonadēļ esam bijuši ļoti darbīgi, jo mēs uzfilmējām dziesmai arī videoklipu. Un mūsu pirmie koncerti Lietuvā arī ir pavisam tuvu, tepat aiz stūra. Mēs cītīgi gatavojamies šajās pēdējās nedēļās un dosimies uz Viļņu un Palangā, kā jau es teicu, un ceram tur ieraudzīt arī jūs. Un, nu ko, varbūt, ka ir laiks ķerties pie mūsu cepures. Vispirms atgādini par dziesmas balsojumu. Jā. Vēl mums ir līdzi viena ģitārīte, un varbūt jums ir kāda dziesma, ko jūs gribat dzirdēt, jo mēs uz šī laiva beigām varētu uz atvadām vienu dziesmu nodziedāt. Tā kā droši rakstiet komentāros, un kas nu tur būs, to mēs mēģināsim nospēlēt. Nu, un tagad jā, ir viss nopietnais laiks beidzies, par to parasti atbilst Andrejs. Un tagad ir izslēgts neoficiālā daļa, kas atstāja mums ar Mārtiņu. Mārtiņ, lūdzu izvēlēts kādu no lapiņām, kur ir uzrakstīts speciāls jautājums šim. Jautājums tev? Nē, tā ir Birka. Šī laikam nebūs. Tā. Jā, šur neņem. Uzmanīgi, lai tu viņu nepaņem vēlreiz. Jā, visas šmulkas. Tā, sāksim ar šo jautājumu. Un tieši man un Andrejam veltīts jautājums. Tātad, vai Mārtiņam un Andrejam arī ir iesaukas kā Vikatam un Vudijam? Ļoti labs jautājums. Jā, ir. Bet tev uzreiz jāpiebilst, ka viņas nav iegājušās tādā folklorā sadzīves. Piemēram, Vikats un Vudijs, reizēm aizmirstās, kādi viņiem ir īstie vārdi. Bet... Kā tev bija īstie? Kārlis. Jā. Mums laikam tā vajadzība pēc tām iesaukām nebija tik liela. Līdz ar to tās iesaukas, kuras mēs kaut kādā brīdī izdomājām, viņas vienkārši, viņas ir reāli reizēm izmantojam. Mārtiņam ir pat vesels divas. Man ir šerifs un zemitāns. Es pat nezinu, kur man patīk labāk. Abas ir īstenībā diezgan... Zemitāns laikam ir vienkārši uz līdzības pamata. Veltīts Jorģim Zemitānam, Latvijas armijas vienam no pulkužiem, pareizi? Jā, vēsturisks personāžs. Un šerifs? Kāpēc šerifs? Es pat neatceros. Viņš ievieš kārtību vienkārši. Jā, es ieviešu kārtību. Un Andrejs, man liekas, kaut kad mēs pulcējāmies uz vienu koncertu un runāja pa telefonu, laikam ar tevi. Viņš prasīja, šerifs arī ir? Un tad no tās reizes. Jā, bet tas kaut kā pat nebija uz Mārtiņa tēmēts. Tas bija uz Mārtiņa, bet tas nebija, ka tā būtu viņa iesauka vai vārds. Ko vajag tālāk? Jūs vienkārši neiegājāt. Mums ar mūzika tik dabīgi tas vienkārši nāca. Bet, bija arī vajadzība. Un tas ir pats galvenais.
Nu ko, nu tad... Man arī ļausiet, jā. Nopietniem vīram. Kaut kā. Man nopietniem vīram visnenopietnākais jautājums. Kārlis Kazāks jautā. Čau, Kārli. Es ceru, ka tu esi pieslēdzies. Kur palika krokodīla aste? Mēs neko nezinām par krokodīla asties. Pirmā dzirdēšana. Bet, patiesībā stāstīņš laikam par Daugavpils viesnīcu, vai ne? Jā, kur muzikālās bankas laikā noslēpumaini pazūd lietas no gaiteņiem. Miskastes, dažādi dzīvnieciņi. Un mēs nevaram ne noliegt, ne apstiprināt, ka tur tika iesaistīti dažādi mūziķi arī šo lietu pazušanā. Labā ziņa, ka tās vienmēr atgriež pēc muzikālās bankas. Jā. Un, Kārlis bija muzikālās bankas tās kā šerifs. Viņš uzraudzīja tās lietas, tāpēc arī paldies par... Viņš arī vienmēr pateica, kurā istabiņā notiek vislabākās ballītes. Paldies tev, Kārli. Tā es iedokšu nākamo. Ja par jūsu dzīvi filmētu filmu, kāds būtu tās nosaukums? Šis ir jautājums, kuru vajadz apdomāties. Andrej dzīve. Ļoti ordināli. Andrej dzīve. Tas tā kā bija tā filma Pīdzīve. Varbūt Andrej dzīve. Man būtu stāsts par nostalģisko... Šerifu. Jums tāds Skumjais šerifs. Jums tā tieši tie nosaukumi. Andrej dzīve stāsts par... Es teiktu kaut kāds tad vairāk... No Alūksnes līdz Wembley stadionam. Tu izņēmi vienkārši vārds no būtu svērā. No Alūksnes līdz Wembley stadionam. Nu labi. Jā. Mārtiņam? Vai arī no Wembley stadiona līdz Alūksnes? Jā, kāpēc ne? Jā, no Alūksnes līdz Wembley stadionam. Un atpakaļ. Jā, atpakaļ mājās. Tā, šeit mums ir tieši pa tēmu jautājums, kurās mēs gaidīt nākamos koncertus. Tā nesanāca, ka ir pāris koncerti. Ka piekdien viesosimies Viļņā. Sestdien. Palangā. Netālu no Liepājas. Inga, mēs gaidām uz abiem koncertiem. Jā. Un, pēc tam jau, pēc mēneša jau būsim savukārt Tallinā. Ar diviem pat koncertiem. Tā kā noteikti sekojiet līdzi. Un mēs, protams, mums padomā ir vēl visādas trakas lietas. Tā kā tam visam noteikti var sekot līdzi Instagramos, TikTokos. Un tā tālāk. Man ir jāvēl. Maģiskā cepure, vēl kā ārā. Tā. Lieņuks prasa, vai šogad būs albums? Liene Uks, jā. Vai šogad būs albums? Nē, nebūs šogad albums. Bet, varbūt, ka nākamgad būs albums. Bet šogad pavisam noteikti būs jauna mūzika. Jau šonedēļ jauna dziesma angļu valodā. Jau nākam mēnesi jauna dziesma latviešu valodā ar kādu latviešu mūziķu kopā. Es varu tik daudz pačukstēt. Un, pavisam noteikti vēl kaut kas, jo mēs tā cenšamies ieskrieties. Albums ir tāda liela lieta, kur vajag tādu saņemšanos. Un, tāpēc šogad pāris singli un albums. Albums šobrīd top. Top ļoti aktīvi, jā. Paldies par jautājumu. Tā. Favorīts no šī gada Eirovīzijas. Ļoti labs jautājums. Es atzīšos, ka vēl neesmu iepazinies, bet... Varbūt mēs jau vienu favorītu zinām, kas mums būs. Tas ir Dons, no Latvijas. Jā, mēs par Donu nevarēsim balsot, diemžēl. Bet mēs katrā ziņā novēlam vislielāko veiksmi. Man tieši tas pats, es neesmu vēl dikti interesējies par to, kas ir no citām valstīm. Es esmu painteresējies. Tu esi painteresējies? Jā, un man ir kā reiz favorīts, un tā ir Nīderlanda. Nīderlanda pārstāvēs tāds Just Klein dziesma Europapa. Tas būs tāds hardstyle, tāds, kā sauc viņam valodu, Dutch. Nīderlandiešu? Nīderlandiešu mēlē. Ļoti, ļoti jaudīgs gabals. Tas man ir favorīts. Tas tāds čā-čā-čā?
stils vai kaut kas? Kaut kas citādāks. Es zinu, ka horvātiem ir ļoti pietuvināts šogad. Čā. Jā. Priekšnomērā. Jautājums, vai visām valstīm jau ir izvēlēts dziesmas? Man liekas, ka tieši tagad ir nofinalizētas visas, ja nemaldos. Man patīk skatīties, tad, šodien. kad saraksts ir katrai valstī savu dziesmu, saraksts ir pilns, un tad paskatīties visu. Jā. Un tā. Bet Kā mēs to izdarīsim? Mēs noteikti sekosim līdzi. Un, jā. Jā, mēs pagaidām par Donu. Nu ko? Man? Tu tikko izvēlēji, Nē, ja? jā, Kurš ir? Tu izjūgi? Nē. Vai bieži sastopaties ar izdegšanu? Enija jautā. Paldies par jautājumu. Tāds sarežģīts jautājums. Droši vien, ka nepārāk bieži. Nu, Ir katrā ziņā, ir bijuši brīži, kad ir tāds labs nogurums bijis, bet viņš vienmēr, man liekas, ir tāds veselīgs. Es nezinu, vismaz man personīgi. Tādā ziņā, ka tas ir, jā, ir kaut kādi aktīvāki posmi, ir kaut kādi posmi, kad nesanāk būt mājās ļoti ilgi, ir brīži, kad darbs ir gandrīz vai 24/7, bet tajā pašā laikā kaut kā mums iekšēji iespējams savā kolektīvā ir izdevies noturēt to, ka mēs savu darbu vienmēr cenšamies darīt ar tādu, ar vieglumu, vai ne? jā. Un tas iespējams palīdz. Man personīgi tāds pārdoms. Jā, man izdegšana šķiet, ka nē, bet arī tās sajūtas un enerģijas līmeņi, tā kā pa viņiem ir brīži, kad jūtos spēcīgāks un jaudīgāks, un ir brīži, kad netik, bet šobrīd... Nu jā, un tas laikam foršais ir tas, ka tādā kolektīvā strādājot, tu vari ļaut tai atpūtai arī būt, jo ja viens ir mazliet nogurs, mēs varam kaut kā balansēt tos darba apjomus starp mums visiem. Mārtiņ, vai tev ir ko piebilst? Nu, man arī līdzīgi nav. Es neesmu saskāries pagaidām ar tādu izdegšanu, tādā definīcijā, bet, jā, piemēram, pēc pagājušā gada laikam bija pāris brīži, kad es jutos tā kā iztukšots, jo darba bija ļoti daudz mums pagājušajā gadā. Bija lielas skriešanas, bet jā, esam kaut kā saņēmušies, laikam visi. Nē, tikuši pār šiem brīžiem. Okay. Next. Nākamais jautājums. Es paņemu tādu biezāku plāksnīti. Cik ilgi veidojat jauno dziesmu un kāds ir dziesmas stāsts? Par dziesmu mēs varam droši vien, ka mazliet ieskicēt. Īstenībā šī dziesma, kas tapa salīdzinoši ātrā tempā, man liekas, ka dziesmas tā pirmā skicīte mums Hudijs, kurš šobrīd nav klāt, viņš atnesa tādu dziesmas skicīti ar dziesmas intro. Tādu mazu motīviņu muzikālo, kuram bija tāda ļoti saudabīga noskaņa, un mēs viņu ielikām pie labajām. Nevis pie ārā metamajām idejām, bet pie labajām idejām, un tur viņi pastāvēja kaut kādu brīdi, un man liekas, ka mēs arī uzreiz pamēģinājām kaut kādu virzienu atrast. Bet tad vienā brīdī mēs sapratām, ka tajā brīdī, kad mēs izlēmām, ka ir jāraksta angliski dziesma, mēs pastījāmies tajā visā mūsu ideju vācelītē un sapratām, ka šai idejai tas vislabāk varētu piestāvēt. Un tad mēs viņu paņēmām un tādā ātrā nedēļas laikā no tādas ļoti mazas skicītes uztaisījām par veselu dziesmu. Jā, šī ir tā reize, kad dziesmas pats sākums Bija pats sākums, arī palika pats sākums. Bija vienkārši savā ziņā, bet ļoti tāds sajūta raisošs, tāpēc no tā radās vesela dziesma. Un tā. Nu jā. Nu ko, pēdējās divas lapiņas es jau vienu mazliet jau tā kā pašķēlējot redzēju. Un nākamais jautājums ir no manas mammas, Džeki. No tavas mammas sveiciens. Sveiciens mammai. Un jautājums ir arī ļoti burvīgs. Kas jūs dara patiesi laimīgi? Kas jūs ar liela burts nozīmē, ka... Kas jūs, Mārtiņ? Jūs kungs? Tā, īpaši laimīgi.
kas mani dara patiesi laimīgu, tie noteikti ir ģimene un draugi un kopā piedzīvotie brīži. Es esmu sapratis īstenībā pavisam nesen, kad tādas, tā kā prāta vētru dziesmā, tādas lielas laimes nemaz nav, ir tie mazie brīži. Un to es sapratu pēc pagājušā gada mūsu piedzīvojumu un atceroties tos mazos laimes brīžus. Jā, tā ir tā. Tas man dara patiesi laimīgu. Dzīvot momentā. Jā, skaisti teikts. Jo, jā, īstenībā arī varētu šķist, ka tas lielais kaut kāds ekstāzes brīdis ir, piemēram, tur koncerts, tas viens koncerts, uz ko ir tik ilgi iets, vai tā viena uzkāpšana uz Eirovīzijas skatus, bet patiesībā jau tieši tik vienkārši īstenībā tas viss process ir tas, kas viss tas ceļš uz to ir daudz vairāk prieku radošs nekā tas viens notikums. Es jums pilnībā piekrītu. Skaisti teikts, un paldies par jautājumu. Un ko laiks pēdējā lapiņā? Es varu uzņemties šo Uzņemies. Un tā ir arī tieši tev. Skaists noslēgums. Jā. Konts nav nejausmas. Uzdod jautājumu. Tā ir būtībā arī atbild uz tavu jautājumu. Kāda Andriem būs mūsas? Nav nejausmas. Jā, vispār tā sanācis, ka esmu šobrīd vienīgais bez ūsu kungs. Es tā neteiktu, varbūt pie tuvā kamerā. Nē, tieši tāpēc es to nedarīšu. Es vispār varu pačukstēt klātesošiem, kas arī esmu šobrīd tādā ūsu audzēšanas sākuma stadijā, jo es skatos uz saviem kungiem apkārt, un viņiem visiem ir ūsas, un redzēs, kas tur sanāks. Paldies par jautājumu, un paldies par... Es šo uztveršu kā iedrošinājumu. Un tā, mūsu jautājumu Tev bija cepure. 2 forši jautājumi vēl. 2 forši jautājumi, Sintī saka. Kur jūs varēs Latvijā dzirdēt? Vai varēs dzirdēt? Jā, mums, protams, ka varēs dzirdēt Latvijā. Mēs vasarā viesosimies pāris festivālos, par ko mēs arī noteikti vēl krietni skaļāk ziņosim, tad, kad būs īstais brīdis. Un, protams, ka arī pāris pilsētas svētki, ne pāris, vairāk kā pāris, vairāk pāri ar pāriem. Zeitā ciemosim vēlreiz. Zeita atgriešanās 3. gadu jau pēc kārtas ir ieplānota, tā kā Latvijā koncerti būs, un festivālos arī būsim, un būs aktīva piepildīta vasara. Un ar kuru jums bija visdraudzīgākās attiecības pagājušajā gadā Eirovīzijā? Kura personība jums patika? Bojans Cvetankovičs. Tā džokerātājiem bija. Jūra Māciks. Nācija Jordans un Kris Gustins. Un Jānis Petiks. Jā. Nē, tie 5 džeki, viņi bija, starp citu, pagājušo nedēļu Rīgā. Palādījumā. Mēs aizgājām uz Palādījumu konci, noklausījāmies, pēc tam satikāmies, parunājāmies, uzdāvinājām viņiem Rīgas balzāmu. Super koncerts bija tiešām patīkami. Un nosūtījām viņus tā teikt tālāk viņu tūrē. Viņi nāca laikam no ziemeļiem, ne uz leju. Un tā viņiem laikam 3. vai 4. koncerts bija Rīgā. Šobrīd, man liekas, viņi ir Berlīnē. Jā, iesvētījām. Jā, bet arī piktie džeki, kas iesildīja arī mūsu koncertu. Jā, arī forši kompānija. Tur bija īstenībā ļoti draudzīgs kolektīvs. Jā, visvairāk bija tās draudzības ar grupām. Jā, Vēstna. Jā, dāmas ar ļoti jauks no Čehijas. Alika un Monika no Lietuvas, no Igaunijas un Lietuvas. Jā. Arī forši. Kā arī pārunājām, jā. Arī ļoti, ļoti harizmātisks un forši džeks. Jā, es teiktu, paveicās kopumā. Mums paveicās. Ļoti tāda draudzīga kompānija. Mums paveicās. Nu tā. Pirms jūs dziedat dziesmu, tur ir ļoti daudz cilvēku, kas nav no Latvijas. Jūs varat kaut kādu sveicieniņu nodot angļu valodā? Jā, mēs nodosim. Hey, all the guys who didn't understand anything that we said earlier. Sorry that you didn't understand. No, sorry. I had a blackout suddenly. No, that's okay. I'm so sorry. It happens.
And thank you all for listening. As we said earlier, we are releasing a new song this Friday, 15th of March. So write it down in your calendars. Be ready to listen it all day. And all the people who will be in Vilnius and Palanga, let's get ready together to sing this song for the first time in a concert. So thank you all for being here, and we are gonna sing something. What's the song? Tur bija visvairāk saules noburtā, vai mēs turpināmies. Saules noburtā. Ko jūs sakat? Un pēcpēl kā ko? Nu, paņem. Man ir šīka. Vēl esmu nomotā, tevi vēroju. Saules noburtā, tu mani noburtā. Es negribēju tevi nesatikt. Cik labi proti tu malā nepalikt. Uz brīdi šķiet, ka vieglāk projām iet, lai nepazustu. No tālumā viss tik citāds šķiet, ja vien atkāpties es spētu. Un man dažreiz šķiet, ka aizlidosi kādu dienu, ka gaisā pacelsies un neatskatīsies. Uz brīdi šķiet, ka vieglāk projām iet, lai nepazustu. No tālumā viss tik citāds šķiet, ja vien atkāpties es spētu. Un tomēr tu mani projām iet, nepierunātu, ne par ko projām šķiet. Vieglāk projām iet, lai nepazustu. No tālumā viss tik citāds šķiet, ja vien atkāpties es spētu. Viņš paldies visiem. Thank you everyone for having us, and have a lovely weekend. Lai jums forša nedēļas nogal. Hei, čau!